26. jūnijas, 3. datums. Vladimirs Putins gatavojas personīgi sveikt uzņēmēju pārstāvjus un augsta līmeņa vadītājus no visas pasaules vienā no svarīgākajiem Krievijas gada notikumiem – Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas fórumā. Taču Ukrainas bezpilota lidaparātu, jeb BPLA, bars ir ceļā, lai izjauktu šo pasākumu. Tikai dažas stundas pirms pasākuma atklāšanas Sanktpēterburgā, Krievijas otrajā lielākajā pilsētā, pret vairāk nekā 4 gadiem smagas kardarbības ar Ukrainu. Šī gada Starptautiskais ekonomikas fórums nebūs tik grandios kā iepriekšējie, taču joprojām ir svarīgs datums Krievijas kalendārā. Iespēja Kremļu stiprināt attiecības ar globālajiem dienvidiem un demonstrēt savus novājinātos, bet nepilnībā salauztos ekonomiskos muskuļus plašākai pasaulē. Un apmeklētājs sveiks neviens cits kā pats valsts prezidents. Tomēr Putins vēl nezina, ka 26. pasākums ieies vēsturē kā simbols. Nevis kā Krievijas spēka un varas demonstrācija, bet gan kā pilnīgas pazemojuma simbols. Vairāk nekā 1000 kilometru attālumā Ukrainas teritorijā piloti un apkalpes locekļi vēro savus ekrānus, kamēr viņu trieciena droni tuvojas mērķiem. Gatavi uzbrukt dažiem no svarīgākajiem Krievijas ekonomiskajiem un militāriem objektiem, Putins domā, ka viņš ir drošībā Sanktpēterburgā. Viņš uzskata, ka tas ir pietiekami tālu no frontes līnijām, lai neizjustu tiešās viņa kara ar Ukrainu sekas. Viņš drīz uzzinās, cik ļoti viņš kļūdās. Šajā Krievijas un Ukrainas kara posmā situācija ir krāsi mainījusies. Tas, kas sākās kā pieņemts Krievijas viegls uzvaras gājiens 22. gadā, ātri pārvērtās smagā, izsīkuma pilnā konfliktā. Kidžīva izrādījās daudz grūtāks rieksts, nekā Kremlis jebkad bija iedomājies. Gadiem ejot, Krievijas uzrāviens lēnām, bet neizbēgami apsīka. Tikmēr tās pretinieks, kur stiprināja strauji augoša vietējā aizsardzības industrija un milzīgs atbalsts no sabiedrotiem visā rietumu pasaulē, kļuva arvien spēcīgāks. Un līdz 26. gada maijam tieši Ukraina, nevis Krievija, bija tā, kas ieguva pārsvaru. Tā ne tikai radīja vairāk zaudējumu nekā Krievija spēja izturēt, tā ne tikai aizkavēja pretinieku frontes uzbrukumus un pat atguva dažas zaudētās teritorijas gar frontes līniju. Tā arī organizēja arvien postošāku un veiksmīgāku dziļo triecienu kampaņu pret mērķiem visā okupētajā teritorijā un ārpus tās. Ar katru nedēļu parādījās arvien vairāk ziņojumu par to, kā Ukraina uzspridzina un aizdedzina dažādus ienaidnieku objektus, tostarp dažas no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, munīcijas noliktavām, aviobāzēm un pretgaisa aizsardzības sistēmām. Un ar katru nākamo uzbrukumu paranoja Kremļa iekšienē pieauga, sasniedzot pat tādu līmeni, ka Vladimirs Putins sāka slēpties pazemes bunkuros, baidoties par savu dzīvību, un gandrīz atcēla savu slaveno uzvaras dienas parādi Maskavas sarkanajā laukumā. Galu galā šis pasākums tomēr notika, lai gan daudz pieticīgākā formā, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar humoru parakstīja viltus dekrētu, apsolot nebojāt Putina īpašo dienu ar saviem droniem un raķetēm. Taču tas nenozīmēja, ka Ukraina atslāps. Citvietā spēki turpināja iznīcināt infrastruktūru, atnesot visu kara niknumu arī Krievijas iedzīvotājiem, un solot palielināt savu uzbrukumu biežumu un intensitāti. Līdz tika panākta pieņemama miera vienošanās līdz jūnija sākumam, Vladimirs Putins šķita tikai ēna no sevis agrākā, un viņš cerēja uz Starptautisko ekonomikas fórumu, ko ekonomisti dēvē par Krievijas Davosu, lai beidzot atgūtu daļu no savas pašcieņas un cieņas. Viņa personīgais prestižs bija likts uz spēles, gatavojoties uzņemt ārvalstu augstus viesus, miljardierus un korporatīvās delegācijas no tādām vietām kā Saūda Arābija. Šī bija viņa iespēja atgriezt lietas pareizajās sliedēs, vismaz zināmā mērā. Tā bija iespēja izplatīt viņa stāstījumu ne tikai Maskavas ielās, bet arī starptautiskā mērogā, lai parādītu, ka Krievijas kara ekonomika nav tik vāja un nogurusi, kā rietumi apgalvo, ka viņu sankcijas nestrādā un ka karš norit tieši pēc plāna. Ukrainai tomēr tā arī bija iespēja. Iespēja uzsvērt savas priekšrocības, iespēja demonstrēt savu militāro spēku daudz lielākai un daudz dažādākai auditorijai nekā parasti. Ja tā spētu uzbrukt Sanktpēterburgai, tieši tajā brīdī, kad Putina lielais ekonomikas pasākums bija jāsākas, Kīva varētu parādīt visai pasaulē, cik patiesībā vāja ir Krievija, tādējādi graujot katru Putina sagatavotās runas vārdu. Un nebija nekāda iespēja, ka Ukraina palaistu garām tādu iespēju.
Ukrainas drošības dienesta, bezpilota sistēmu spēku, speciālo operāciju spēku, Ukrainas aizsardzības izlūkdienesta un Ukrainas valsts robežsardzes dienesta komandas apvienoja spēkus, lai sagatavotu uzbrukumu, kas satricinātu visu pasauli. Tieši trieciens nevis vienam, ne diviem, bet 3 Krievijas svarīgākajiem infrastruktūras objektiem. Un tas viss vienas dienas laikā. 3. jūnijā agrā rītā Sanktpēterburgas mierīgo un kluso debesis pāršķēla zems Ukrainas drona dūkoņa. Šādai misijai, kurai bija jāizdodas, Kijeva nevarēja atļauties izmantot neko mazāk kā savus vislabākos resursus. Lai gan valsts aizsardzības spēki nav oficiāli apstiprinājuši, kādas tieši dronus un taktikas viņi izmantoja, pierādījumi no līdzīgiem uzbrukumiem liecina, ka iespējams tika izmantoti tādi droni kā Firepoint FP1. Šos dronus izstrādājusi Kijevā bāzēta kompānija, un tie var lepoties ar iespaidīgu darbības radiusu līdz pat 1000 jūdzēm, kā arī spēja nest kaujas galviņas, kuras svars ir no 130 līdz 260 mārciņām. Tie ir aplīkoti arī ar Starlink antenām, kas ļauj tiem ārkārtīgi precīzi trāpīt savos mērķos. Pat tad, ja šie mērķi atrodas milzīgā attālumā no drona operatoriem. Šādam triecienam būtu bijuši nepieciešami tādi droni kā FP1, jo Ukraina mērķēja pilsētu, kas atradās aptuveni 680 jūdzes aiz tās robežām. Īsas un vidējas darbības droni vienkārši nebūtu pietiekami. Tikai labākie tālās darbības bezpilota lidaparāti varētu īstenot šādu plānu. Taču attālums nebija vienīgais šķērslis, ko Kijevas militārie plānotājiem bija jāpārvar. Pastāvēja arī draudi, ka viņu dronus varētu atklāt ceļā uz galamērķi, šķērsojot simtiem jūdžu Krievijas teritorijas. Būtu pieticis ar vienu radaru, lai tos pamanītu, un vienu pretgaisa aizsardzības sistēmu, lai to aktivizētu, notriecot visu drona baru vēl pirms tas pietuvotos savam mērķim. Taču Ukraina ir apgabūsi daudz viltību, kā tikt galā ar Kremļa aizsardzības sistēmām. Daudzi Ukrainas droni ir izstrādāti tā, lai uz radaru ekrāniem radītu tikai vismazāko signālu, bieži lidojot ļoti zemu virs zemes, slīdot gar koku galotnēm un lidojot līkločos. Un tad, lai viegli apietu tādas pretgaisa aizsardzības sistēmas kā S-400, Ukraina arvien biežāk izmanto mānekļus, ar reaktīvo dzinēju darbināmas dronus, kas bieži vien nemaz nenes sprākstvielas, vai tikai ļoti nelielu to daudzumu, kas ir paredzēti, lai piesātinātu vai pārpludinātu ienaidnieka aizsardzību, dodot tik daudz mērķu, ka viņi pat nezina, ar ko sākt. Apvienojot šīs taktikas, kopā ar faktu, ka Ukraina jau bija iznīcinājusi vairākas pretgaisa aizsardzības sistēmas un radiolokācijas stacijas ceļā uz Sanktpēterburgu. Būtībā izveidojot koridoru, pa kuru tās bezpilota lidaparāti varēja droši pārvietoties, Kijevas droni veica garo ceļu uz pilsētu, kas agrāk bija pazīstama kā Ļeņingrada. Tur vietējie iedzīvotāji tika pamodināti un steidzās no gultām pie logiem, satverot savus telefonus un filmējot notiekošo. Kad Ukrainas bezpilota lidaparāti ienāca pilsētas gaisa telpā un devās tālāk uz savu mērķi, automātiskās pretgaisa aizsardzības baterijas sāka darboties, kamēr Krievijas apkalpes izmisīgi centās novērst neizbēgamo, taču bija jau par vēlu. Lidojot ar maksimālo ātrumu un ar mērķi fiksētu redzeslokā, trieciena droni ar ķirurģisku precizitāti ietriecās JSC Pēterburgas naftas termināļa ēkās un būvēs, kas ir viena no lielākajām naftas iekārtām visā Baltijas reģionā. Aizņemot vairāk nekā 90 akrus un ar 21 uzglabāšanas tvertni gan vieglajiem, gan tumšajiem naftas produktiem, šis termināls var lepoties ar gada caurlaides jaudu 12,5 miljoni tonu. Tas atrodas Sanktpēterburgas lielās ostas sirdī, piegādājot un nosūtot naftu un naftas produktus pa dzelzceļu, upi, ceļu un jūru. Tas ir viens no svarīgākajiem mezgliem Kremļa plašajā naftas ekonomikā, un tas drīz uzliesmos. Kamēr vietējais Krievijas gubernators Aleksandrs Drozdenko vēlāk apgalvoja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība spēja notriekt 50 ienaidnieka bezpilota lidaparātus. Video un attēli no šī apgabala stāstīja pavisam citu stāstu. Droni viens pēc otra trāpīja savos mērķos, un katrs trieciens izraisīja milzīgus, dārdīgus sprādzienus, kas satricināja pašus ostas pamatus un bija dzirdami jūdžu attālumā. Izcēlās milzīgi ugunsgrēki, un biezas, smacējošas melnu dūmu kolonas pacēlās debesīs, aizsadzot agrā rīta sauli. Panikā kritušie iedzīvotāji metās internetā, lai izplatītu ziņu, kamēr amatpersonas steigā atcēla reisus tuvējā Pulkovo lidostā. Un, ja Vladimirs Putins domāja, ka ir redzējis sliktāko, viņš smagi kļūdījās. Šis uzbrukums tikai sāka iesākties. Tieši tajā pašā laikā, kad droni uzbruka Sanktpēterburgas naftas terminālim, atsevišķa drona grupa jau bija atdalījusies no pārējiem un devās taisnā ceļā uz otro mērķi, kas atradās tikai aptuveni 10 jūdžu attālumā no pirmā. Kronštātes jūras bāze, kas atrodas Kotlinas salā Somu līcī. Kronštāte iespējams ir vēl vērtīgāka Kremļa infrastruktūras daļa.
Gadu gaitā Kronštāte ir kalpojusi kā mājvieta Kremļa 3. atsevišķajai zemūdeņu divīzijai un 105. kuģu brigādei. Tāpat tā ir viens no galvenajiem Krievijas Baltijas flotes remonta, apkalpošanas un loģistikas centriem. Tieši šeit Krievijas karakuģi, fregates, patruļkuģi un zemūdenes dodas, ka tiem nepieciešams jebkāda veida remonts vai apkope. Un tikai pateicoties tādām bāzēm kā Kronštāte, Krievija tik ilgi ir spējusi demonstrēt savu varu visā Ziemeļeiropā. Visu šo laiku šo jūras bāzi jau sen uzskata par neieņemamu cietoksni, ko droši sargā plašs jūras artilērijas, zenītraķešu bateriju un citu aizsardzības slāņu tīkls. Un jebkurā brīdī šajā apkaimē parasti pietauvoti vairāk nekā 20 kaujas kuģi, kā arī desmitiem palīgkuģu. Visi ir derīgi mērķi, cik tas attiecas uz Ukrainu, izmantojot vismodernākos viņu rīcībā esošos līdzekļus – jūras uzbrukuma dronus, kas aprīkoti ar reāllaika video vadības sistēmām. Ukrainas pasaules līmeņa bezpilota lidaparātu piloti izlauzās cauri ārējai aizsardzībai, iekļuva salas iekšējā teritorijā un pēc tam koncentrējās uz daudziem vērtīgiem objektiem šajā apkaimē. Tāpat kā naftas terminālī, vietējie iedzīvotāji ātri ziņoja par sprādzieniem, ugunsgrēkiem un dūmu mākoņiem, kad droni sasniedza mērķi. Viens no viņa mērķiem bija Boiki, projekta 20380 daudzfunkcionālais kara kuģis, kas pieder Baltijas flotei. Aprīkots un pilnībā spējīgs palaist dažas no Krievijas postošākajām raķetēm. Šis kuģis, kā ziņots, sāka dienestu 2013. gadā un tika izstrādāts, lai veiktu dažādas misijas, tostarp piekrastes aizsardzības operācijas, pretkuģu un zemūdeņu uzbrukumus, kā arī gaisa aizsardzību. Tā ūdens izspaids ir 2220 tonnas, garums 342 pēdas. Apkalpē ir ap 100 cilvēku, un maksimālais ātrums sasniedz 27 mezglus. Kuģis ir bruņots ar 100 mm lielgabalu, 190 mm jūras lielgabals, Uralu pretkuģu raķetes, Ridut pretgaisa aizsardzības sistēma, Packet NK pretzemūdeņu sistēma un pat KA-27 helikopters. Savā personīgajā angārā tas nav vienkārši patruļkuģis, tas ir nopietns kara kuģis. Bet tas pilnīgi nespēja pretoties Ukrainas dronu uzbrukumām acumirklī. Pirms jebkurš personāls uz zemes vispār saprata, kas notiek. Ukrainas droni uzbruka Boiki no vairākiem virzieniem. Satelīta attēli un video, kas uzņemti no tuvējās piestātnes, parādīja izcēlušos ugunsgrēkus un lielus bojājumus kuģa virsbūvei. Papildu ugunsgrēki un sprādzieni tika ziņoti arī citās apkaimes vietās, un pastāv iespēja, ka vēl citi kuģi varētu būt trāpīti, bojāti vai pat iznīcināti. Jebkurā gadījumā Baltijas flota bija cietusi nopietnu triecienu, un uzbrukumi vēl nebija beigušies. Kamēr Baltijas piekraste dega, vēl viens Ukrainas dziļo triecienu spieta elements smagi skāra Krievijas iekšieni. Aptuveni 370 jūdzes no frontes līnijas Tambovas reģionā atrodas pilsēta Mičurinska. Šī pilsēta kartē var neizskatīties nozīmīga, taču tajā atrodas būtiska militārā infrastruktūra, progresa aizsardzības rūpnīca, plaša un labi apsargāta industriāla būve, kas ražo dažas no svarīgākajām sastāvdaļām, kas uztur Kremļa kara mašīnu darbībā. Saskaņā ar Ukrainas pašu aizsardzības izlūkdienestu GUR kara un sankciju datubāzi. Šī ir vieta, kur Krievija ražo navigācijas palīglīdzekļus un ģeodēziskos instrumentus, kas ļauj tās raķetēm tik veiksmīgi trāpīt mērķos. Svarīgi, ka tā piegādā MP95 sensors, kas ir būtiski KH-1 gaisa palaišanas spārnotajām raķetēm, kā arī GMS-01. D-žiroskopiskie motori tiek izmantoti KH-59M2 un KH-59M2A vadāmajās raķetēs. Arī Krievijas pretgaisa aizsardzība ir atkarīga no progresa rūpnīcas. Tā ražo elektromotorus un žiroskopus, kas tiek izmantoti Pancīra S1 aizsardzības sistēmā, tāpēc šī ir ārkārtīgi svarīga vieta Krievijas armijai. Tikai pateicoties tādām rūpnīcām kā šī, valsts var turpināt ražot raķetes tik lielos apjomos un izmantot tās, lai apšaudītu pilsētas, militāros objektus un civilās infrastruktūras objektus. Plašā apkārtnē visā Kijevā, no frontes līnijām līdz pašai Kijevai un tālāk, tieši šie dzinēji nodrošina Krievijas varas izpausmi. Taču viena no šīm būtiskajām sastāvdaļām tika faktiski izslēgta no spēles 3. jūnija rītā. Tieši tāpat kā viņi bija to izdarījuši. Sanktpēterburgas reģionā droni ielidoja Tambovā, viegli izvairoties no Krievijas pretgaisa aizsardzības, pirms sadūrās ar progresa rūpnīcu. Vietējie iedzīvotāji dalījās stāstos par sprādzieniem, kas bija tik spēcīgi, ka norāva jumtus no rūpniecības darbnīcām, un par ātri izplatāmiem ugunsgrēkiem, kuri varēja iznīcināt lielu daļu no objekta.
Atklātie avoti un aculiecinieku video liecināja par vēl biezākiem dūmu mutuļiem, kas cēlās no degošā kompleksa. Un, lai gan Krievijas amatpersonas rīkojās pēc ierastā scenārija, cenšoties mazināt notikušā nozīmi un apgalvojot, ka nodarīti tikai minimāli bojājumi, fotogrāfijas liecināja par ko citu. Tā bija liela mēroga iznīcība, kas atgādināja triecienus naftas terminālim un jūras spēku bāzei, kā arī desmitiem citu mērķu, kurus Ukrainas droni bija skāruši iepriekšējās nedēļās un mēnešos. Saulei uzlecot 3. jūnijā, Krievijas reģionā atklājās iznīcības ainas. Vladimirs Putins zināja, ka tā būs liela diena. Viņš vienkārši nebija paredzējis, kāpēc. Viņš gaidīja, ka viņa starptautiskais ekonomikas fórums būs lepnuma un svinību avots. Tā vietā pasākums notika, taču tā cienījamie dalībnieki skaidri juta bailes un šaubas, kas virmoja gaisā. Kremļa amatpersonas nevarēja noslēpt notikušo. Dūmi joprojām piepildīja pilsētas debesis. Sprādzienus un ugunsgrēkus varēja dzirdēt un redzēt tālumā. Krievijas tēls kā spēka un stabilitātes simbols vienā naktī tika sagrauts visu acu priekšā, un nekas vairs nebūs tāds kā agrāk. Putins varēja tikai noskatīties un brīnīties, kā viņš vispār varētu šo situāciju pavērst sev par labu. Tikmēr viņa Kijevas kolēģis Volodimirs Zelenskis uzrunāja savu tautu un plašāku pasauli sociālajos tīklos, apstiprinot valsts tālu darbības operāciju plašos panākumus un daloties ar papildus informāciju par to ietekmi. Viņš svinēja tālās darbības triecienus pret pretinieku un pateicās savas valsts drosmīgajiem karavīriem par precizitāti un efektivitāti, centienos tuvāk pievest mieru. Visā pasaulē ziņu virsrakstos dominēja nevis Putina ekonomikas notikums, bet gan vēl viens veiksmīgs Ukrainas trieciens pretinieka teritorijā. Viens no lielākajiem un labākajiem šāda veida uzbrukumiem. Patiesībā tas bija uzbrukums, kurā tika trāpīts 3 dažādiem mērķiem, visi simtiem jūdžu ārpus Ukrainas, un tie tika nopietni bojāti. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte apstiprināja, ka alianse nesaskata nekādas problēmas, ja Ukraina uzbruk leģitīmiem militāriem mērķiem Sanktpēterburgā vai jebkur citur Krievijā. Un Ukrainas spēki solīja turpināt cīņu, līdz karš būs uzvarēts. Plašākās stratēģiskās sekas, kas izrietēja no 3. jūnija, bija acīm redzams visiem, jo vienlaikus tika trāpīts gan Sanktpēterburgai, gan Tambovai. Ukraina bija pārliecinoši pierādījusi, ka tai ir visas nepieciešamās tehnoloģijas, izlūkošanas tīkli un taktiskā apņēmība, lai veiktu precīzus triecienus, jebkurā vietā, kur tā vēlas. Ne tikai okupētajos reģionos, bet arī dziļi Krievijas teritorijā. Tas parādīja, ka attālums vairs nav aizsardzība Kremļa režīmam, un pat infrastruktūra, kas it kā bija droša, patiesībā nemaz nebija droša. Ukraina arī nosūtīja vēstījumu Putinam, ka nav nevienas vietas, kur viņš varētu paslēpties, nav kur atkāpties, nav kur cerēt būt mierā. Un šī nebija pirmā reize, kad Ukraina bija veikusi drosmīgu uzbrukumu dziļi Krievijas teritorijā. Lai redzētu, kā Ukraina iznīcināja vairāk miljonu dolāru vērtas kodolbumbvedējus ar $1000 vērtām bezpilota droniem, noklikšķiniet uz video savā ekrānā tieši tagad, un mēs tiksimies nākamajā kaujas laukā.